Uzmanību! Šajā video tiks iekļauti nepatīkami skati. Personām ar vājiem nerviem ieteicams neskatīties. Šodien mēs atrodamies pie neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Jelgavā, lai noskaidrotu, vai es būtu labs ārsta palīgs. Šajā epizodē mēs iepazīsim NMPD ikdienu, apskatīsim aprīkojumu, iemācīsimies pareizi veikt sirds masāžu un apturēt dzīvībai bīstamu asiņošanu. Tāpat ieskatīsimies brigādes automašīnā un piedzīvosim arī simulētu izsaukumu. Mūs šodien sagaida Rustams un Māris, bet vai man šis viss piemīt, to mēs tūlīt noskaidrosim. Mani sauc Māris, un es esmu šīs brigādes autovadītājs. Iemācīsim pirmo palīdzību un dzīvībā bīstamu asiņošanu apturēšanu. Mans vārds ir Rustams. Es esmu neatliekamas medicīnas palīdzības ārsta palīgs. Ārsta palīgs – tā ir profesija, kuru var iegūt mācoties medicīnas koledžā. Un ārsta palīgs strādā neatliekamas medicīnas palīdzības dienestā. Viņš var strādāt arī ģimenes ārstu praksē, var strādāt slimnīcās. Es nonācu šajā profesijā ļoti sen. Man vienkārši iepatikās medicīna. Es biju gājis uz neatliekamas medicīnas palīdzības brigādēm, skatīties, kā cilvēki strādā, kā viņi sniedz neatliekamo palīdzību. Tad es sapratu, ka ir vērts pamēģināt, un tad es iestājos Rīgas 1. medicīnas koledžā. Kādi ir lielākie mīti par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu? Lielākie mīti varētu būt tie, ka cilvēki uzskata, ka neatliekamas medicīnas palīdzības darbinieki ir tā kā roboti. Ja, ka viņi ar dzelžu nerviem, viņi ir visizturīgākie, ātri pieņemt lēmumus un tā tālāk. Nē, mēs arī esam vienkārši cilvēki, kuri arī savā ziņā pārdzīvo. Mēs kaut kādā veidā mēģinam to visu tolerēt ar laiku. Tas ir pieslīpēts, tas ir ļoti liels darbs arī pašam ar sevi. 505. brigāde, izsaukums Esterei. 505. brigāde, izsaukums Esterei. Jā, Ester, iemācīsim tev pirmo palīdzību. Tātad mēs esam gājuši pa pļauju un ieraudzījuši cietušies. Guļ kāds. Kas mums jāpārbauda? Drošību. Jā, savu drošību. Jā. Pārbaudīsim savu drošību, vai kaut kas nekrīt visu, vai kaut kas mūs neapdraud. Mūs neapdraud. Uzrunājam cietušo. Dzirdi? Viņš mums neatbild. Neatbild. Varbūt viņš guļ. Pārbaudam. Pārbaudām papurunot. Jā. Dzirdi mani? Nedzird. Tātad kaut kas nav ar viņu labi. Saucam palīgā. Palīgā! Mēs pārbaudīsim, vai cilvēks elpo. Kā mēs pārbaudām elpošanu? Atgāžam galvu, izceļam un skatāmies. 10 sekundes vai 2 ieelpas. Šī gadījumā mēs konstatējam, ka cietušies un neelpo. Jā. Tātad ir kaut kur, kur cilvēks saskrējuši. Tu izsauc neatliekumu medicīnisko palīdzību. Cilvēks ir bezsamaņā neelpo un atgriezies, būs tavu palīdzību vajadzīga. Uzsākam sirds masāžu. Visas drēbes nost, vienalga, kas tas ir, drēbes nost, un meklējam krūškuru viduslīniju. Vieglākais ir atrast, no paduses ņemam, valkam un atrodam. Stiprāko roku liekam te, ar šo vietu tikai masē. Un uz priekšu darīsim bez apstājas, jo mums nav aptieciņas, mēs nevaram viņu elpināt. Sanāk, ja nepazīstam cilvēku, mēs neelpinam, ja? Tā kā vienkārši visu laiku masāžu. Tā esam tikai un vienīgi masāžu. Ko es te? Tagad tavkārt. Pirmais, redzam, cilvēks guļ. Pārbaudām savu drošību, viss man ir droši, pasaucam. Dzirdi mani? Dzirdi? Neatbild. Tā, šitā te galvu pakartu. Ko jūs dara? Viņš vēmj galvu. Jā, griežam uz sānu. Viss kārtībā. Viss kārtībā. Beidz elpot 10 sekundes. Nav neviena elpa, jā? Neelpo. Nav, jā, neelpo. Tu izsauc neatliekamo palīdzību, zvani 113 un nāc atpakaļ. Pasaka, cilvēks bezsamanā guļ. Tagad taisām vaļā. Apģērbjam pilnīgi visu nost. Reku pēc šitā pleca ar šito daļu. Lagas jau pazud pie skaitā, kā es braucu mediķi. 8, 9, 10. Kas noticis? Cilvēks bezsamaņā guļ. Neelpo. Vajag palīdzību. Vajag palīdzību. Labi, es pārņemšu. Paldies.
Tagad notika viens blakus cilvēkam, pēkšņi sāka asiņot degunu. To, diemžēl, filmēt nevaram, bet īstajā filmēšanā notiek īsts scenārijs. Kolēģis iet palīgā. Tā, tikko mēs palīdzējām vienam cilvēkam, kuram no deguns ļoti daudz asins tecēja. Es, protams, tur daudz ko izdarīt nevarēju, jo es neesmu pietiekoši zinošs šajā jomā, bet es biju kā skatītājs. Filmējām raidījumu epizodu un redz, kā īstajā dzīvē tā gadās. Un man ļoti nepatīk asinis, bet es kaut kā jutos tīri ok. Varbūt es būšu ārsta palīgs, bet tad jau redzēs. Tūlīt es tev parādīšu, kā apturēt dzīvībai bīstamo asiņošanu cilvēku. Okay, ja? Iedomājamies, ka cilvēkam ļoti stipri asiņo roka, viņš ir sagriezis roku. Tātad mēs uzrunājam cilvēku, halo, dzirdi mani, kas ir noticis. Cilvēks izstāsta, kas ar viņu ir noticis. Mēs ar viņu parunājam, viņš saka, ka viņš dārzā kaut ko darīja un viņš sagrieza roku un viņa ļoti stipri asiņo. Ja? Pats pirmais mēs atbrīvojam no apģērba. Ja? Otrais, mēs redzam, kad asiņo šajā vietā. Ja? Mēs ņemam kaut kādu marles saiti vai kas par roka ir, ja? Un mēģinam to vietu nospiest, ja? Stipri spiežot. Tad mēs ceļam to roku uz augšu, ja? Un tad ar marles saiti, piežot šo te vietu, mēs fiksēsim. Šādā veidā. Apkārt, ja? Jā, šādā veidā. Un paskaties, redzi, mani pirksti atrodas tieši uz brūces vietas. Ja? Es visu laiku spiežu. Tad es aptinu apkārt, spiežu tālāk. Un šādā veidā mēs mēģinam ar spiedošo sajūtu aiztaisīt, aiztampanēt brūti ciet. Ja? Bet ja ir tā kā bezsamaņā cilvēks, tad kas ir pirmais jādara? Cilvēks ir bezsamaņā un ir asiņošana. Pats pirmais ir jāaptur asiņošanu. Jānovērš cēlonis. Ja? Kāpēc tā asiņošana ir? Varbūt mēs zinām, varbūt mēs nezinām, bet jānovērš cēlonis. Ja? Ja cilvēkam ļoti stipra asiņošana ir jāiztaisa ciet asiņošana, un tad jāpaliec tālāk cilvēkam, uzsākot kardiopulmonālas reanimācijas pasākumus. Ja? Šādā veidā. Un mēs spiežam. Ja? Tad, kad brūce ir nospiesta stipri, ja? Un nekur vairāk mēs neredzam asins, tas nozīmē to, ka viss ir kārtībā, ja? Tā kā asiņošanā ir apturēta. Un tālāk mēs varam sniegt viņam citu palīdzību, ja ir nepieciešams. Ja viņš saka, ka viņam ir kaut kas tur noticis slikts un tā. Ja? Šādā veidā. Tev jāatcerās viena lieta. Tad, kad ir stipra dzīvībai bīstama asiņošana, ja? Mēs vienmēr to varam apturēt ar spiedošu pārseju. Vienalga kāda tā būtu asiņošana, ļoti stipra, maz stipra un tā tālāk, uzspiežot uz tās brūces, mēs varam apturēt asiņošanu, jo cilvēkam ir asinīm recēšanas spējas. Ja? Tad, kad mēs stipri uzspiežam uz to brūci, tā izveidojas asins recekļi un viņi pārstāja asiņot. Ja? Vienmēr jāatcerās, ka ir jāuzspiež uz tās brūces un tad pārstāsies tā asiņošana. Spēcīga asiņošana, dzīvībā bīstama asiņošana. Apguļamies. Tā, palīdz pieturēt. Turi, es sasiešu. Jums vēl kaut kas sāp vai tikai roka? Nē, roka. Tirpst roka? Jā. Viss roka vai? Pirkstu gali. Kāds notika? Kaut kur atsitu, bet tas malu. Ģīmos nenāk? Nē. Tā. Galva nesāp? Lemšana? Labi. Mēs apsēsim marli un pagulēs nedaudz, ja? Viss kārtībā? Viss labi? Jā. Dosimies uz slimnīcu. Nāc, Ester, es tev parādīšu, kā izskatās ambulance. Labi. Tā, mēs esam iekšā. Tāda diezgan maziņa mašīnīte izskatās, Jā. bet aprīkota ar ļoti interesantiem aparatūrām, tādām iekārtām un tā tālāk. Ja? Tātad, kas šeit īsti ir? Šeit ir nestuves, Jā. kur mēs pacienti novietojam un sniedzam viņam neatliekamo palīdzību. Ja? Šīs aparāts ir Schillers rakstīts, tas ir defibrillators. Pasaki vārdiņu defibrillators. Defibrillators. Gandrīz pareizi, malacis. Jā, tātad ar šo te aparātiņu mēs varam skatīties sirsniņu, ja, izmērīt asinsspiedienu un vēl daudz un dažādu visādu manipulāciju veicam, ja, kas ir vajadzīgs pacientam, lai viņam saglabātu to dzīvību. Ja?
Tas arī tas pats aparāts, ko kino parasti rāda, kas sit ar strāvu. Ja? Tas ir maziņš aparātiņš, bet ļoti labs un jaudīgs aparāts. Ja? Viņi daudz un dažādi veidi ir. Šai mazai mašīnīti ir tāds maziņš aparāts. Ja? Un tur viņš arī var sist ar strāvu, lai to sirsniņu dabūtu atpakaļ savā ritmā. Ja? Tā, nākošais. Šīs te aparāts ir perfuzors. Ja? Mēs varam te izlasīt. Pasaki vārdiņu perfuzors. Perfuzors. Malacis, ideāli. Pareizi. Super. Jā, tad ar šo aparātu mēs veicam injekcijas pacientam. Ja? Tātad mēs pieliekam šeit šļircīti, ja? Šādā veidā viņš attaisās, un tajā šļircīte ir kaut kāda zāle. Un tā zālīte lēnītēm tek iekšā pacientam. Ja? Tad nākošais aparāts mums ir tāds ambūmais vai elpināšanas mais, ja? Ar kuru mēs veicam elpināšanu, tad, kad pacients neelpo. Ja? Šīs te aparāts mums ir skābekļa aparāts. Ja? Tas saucās plaušu mākslīgas ventilācijas aparāts. Tā viņš izskatās dzīvē, maziņš tāds. Ja? Un šo mēs pieslēdzam tad, kad pacients pavisam neelpo. Ja? Ļoti sarežģīts maziņš aparāts. Tad mēs te varam redzēt atsūcējs, tas ir sūknis. Ja viņš atsūc gļotas, atsūc asins, viņš var atsūt jebko, kas ir vajadzīgs priekš pacienta. Ja? Ja, tā viņš strādā, mēs te ieslēdzam. Tālāk mēs redzam somu. Somā ir daudz un dažādu interesantu zāļu, ko mēs pielietojam pie pacientiem. Nu, un plauktiņi, kur visādas lietiņas ir, kuras mums ir vajadzīgas, lai mēs tā kā saglabātu pacientu. Šīs te maziņas, tas ir printers, viņš sasinhronizējas ar to šileri, ja, tā kā savā starpā caur Bluetooth sapārojās. Jā. Un tad mēs no šī te aparāta varam veikt kardiogramu, skatīties sirsniņu, kā strādā sirsniņa. Un tad šīs te aparāts, viņš izprintē to visu lenti garu ārā, un tad mēs redzam, kas tur notiek ar to sirsniņu, vai tur viss kārtībā un tā. Kā tev patīk? Man liekas, tiešām episki tik daudz tā kā aparātu. Ko teiksi, kā gāja Esterei? Es domāju, Esterei ļoti labi gāja, ļoti forši. Un galvenais ir tas, ka nepaiet garam izsaukt neatliekumu medicīnisko palīdzību. Pilnīgi piekrīt. Nu, ņemot vērā, kad viņai pirmo reizi kaut kas tāds bija jādara un viņa centās, viņa bija diezgan augstā līmenī savā darbībā, un es domāju, ka viņai varētu būt ok, ka viņa var mācīties arī uz mediķiem. Es domāju, ka mēs viņu sagaidīsim pie sevis drīz. Ļoti gribētos tā domāt, jā. Jā, tas viss no viņas atkarīgs, bet viņa ir baigais malacis. Tā šī ir mana pirmā atsauksme būdamai ārsta palīgam. Kā jūs vērtāt mani? Ester, paldies! Tu uzklausīji un iemācījies ļoti daudz lietas, kas būtu ikvienam jāzina. Ja mēs mācoties tevi mācījām, tad pirmā reize bija nedroša, bet es varu teikt un apsveikt tevi, tu esi lieliski paveikusi savu darbu, un es jūtu, cik ļoti man spiež šobrīd tiešām nospiesta brūce. Tā kā darbiņš ir paveikts, un es tiešām Esteru apsveicu, un viņas izvēle ir nākotnes ceļā. Tā kā paldies! Tiekamies nākamajā Blondīna strādā raidījuma epizodē.